Šoreiz ir izveidots programmas kods un neliela schēma izmantot mikrokontroleru ATmega328P, lai demonstrētu bīdes reģistru matricu vadības principu. Tātad šeit 4 bīdes reģistri secīgi saslēgt viens aiz otru, lai secīgi vadītu matricas. Attiecīgi pirms tiek informācija izvadīta uz pirmās, pēc tam attiecīgi uz nākamajām matricām. Matricu skaitu var palielināt, palielinot arī, protams, bīdes reģistru skaitu un veicot izmaiņas programmas kodā, bet tagad neliels demonstrējums. Tātad ir ieprogrammēts programmas kods, kā jau es teicu, sāks viss ar pirmo bīdes reģistru, tālāk attiecīgi teksts tiek attēlots uz nākamajiem bīdes reģistriem, padodot to un izvadot attiecīgi uz matricām. Šādu schēmu var izmantot, protams, arī kopā ar temperatūras sensoriem, laika tātad attēlošanai un arī kā attālināti vadām, piemēram, ekrānu. Izmantot Bluetooth savienojumu, jūs nosūtat uz mikrokontroleru datus, tālāk mikrokontrolers šos datus izvada uz bīdes reģistriem, kuri tālāk padod uz matricām un izvada. Tādā veidā jūs varat uztaisīt, ka, piemēram, no lietotnes attēlot uz ekrāna kaut kādu tekstu. Bet ne tikai, ir arī citi pielietojumi, kur šo var izmantot. Tas, protams, atkarīgs no pašu vajadzībām un droši vien arī nedaudz no izdomas. Cerams, ka jums būs radies neliels ieskats par to, kā šo var izmantot. Lai jums jaunas zināšanas, tiekamies nākamajā reizē.